Ir 7:30 no rīta, kad savu māmiņu uzraudzībā pieturā sāk pulcēties mazuļi, lai sagaidītu pašvaldības autobusu, kas viņus nogādās 20 km attālajā bērnu dārzā. Autobuss pienāk precīzi un mazo braucēju degungali vēl nemaz nav paguvuši nosalt. Māmiņas atzinīgi vērtē šo bezmaksas iespēju bērniem nokļūt izglītības iestādē, pretējā gadījumā nāktos kooperēties ar citiem vecākiem, bet ne visām ģimenēm degvielas izdevumi būtu pa kabatai. Darbi tagad ir katram dažādi, gan pilsētās, gan laukos, un bērnus ir kaut kur jānoliek. Un tas, kad tiek līdz bērnu dārzam, tas ir ļoti labi. Un cik tad ilgs laiks paiet, kamēr tagad nonāks mazie līdz bērnu dārzam tos 20 kilometrus? Maz, viņiem kaut kur 30 minūtes. Tagad, kā asfalts ir uzlietas, tad ļoti ātri viņi tiek līdz bērnu dārzam. Tur audzītes sagaida viņus, lai nekur nenokuļ līstā. Diezgan ātri. Un kā atpakaļ tiekat? Arī tāpatās. Arī vakarā sagaidam bērnus, izkāp no autobusa un ejam uz mājām. Praulienes pagastā savus skolas bērnus un bērnu dārza mazuļus pagasts nogādā ar 2 autobusiem pa īpaši izstrādātiem maršrutiem, kas piemēroti katra bērna dzīves vietai. Kopumā ikdienas katrs autobuss veic ap 120 km garu maršrutu. Tālāk dzīvojošajā autobusā iekāp jau ceturksni pēc 7. Savukārt Santa ir priecīga, ka atlikušie 6 km līdz skolai nav jāmēro meklējot kādu mašīnu. Es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja, ka skola piedāvā tādu iespēju, ka vispār var tikt uz skolu ar autobusu. Cik tev ir kilometri līdz skolai, un ja nebūtu šo autobusu, kā tad tu tiktu? Es domāju, ka es brauktu ar mašīnu savādā. Ir kādi 6 kilometri varbūt tās. Autobusi ir abi pilni, pat kājās stāv bērni. Tā dzīvo. Laukos netiek transporti, neiet pa daudziem ceļiem, un tāpēc ļoti liela piekrišana pagasta autobusam. Un cik te bērni sanāk dienā pārvadāt? 26 sēdvietas un vēl kad ir 3-4 kājās stāv. Mazos paņem klēpītī, tad jau, visi tiek paņemti, kas grib braukt. Madonas novadā pašvaldība skolēnu pārvadājumus veids divējādi. Tiek izmantots vai nu sabiedriskais transports, vai arī pagasta rīcībā esošie autobusi, no kuriem lielākā daļa ir 20–25 gadus veci un nolietojušies. Ar valsts atbalstu pašvaldība jau šajā mācību gadā plāno tos nomainīt. Šobrīd novada pārvalžu un pilsētas īpašumā ir 12 autobusi, kas ir dažādi izmēri un dažāda vecumā. Vecākie ir pat 25 gadus veci un laikam 5 ir vismaz 20 gadus veci. Un tad, lūk, drošības tīkla programmas ietvaros un Šveices programmas ietvaros mums būs iespēja nomainīt 7 no šiem autobusiem. 3 no tiem būs Šveices programmas ietvaros, 2 40 vietīgi, 1 20 vietīgs. Tos pirks valsts centralizētā iepirkumā. Iepirkums jau ir beidzies, un mēs ceram, ka līdz šī gada beigām autobusi ieripos jau Madonas novadā. Sociāla drošības tīkla programmas ietvaros piegādātie autobusi ir jāpērk mums pašiem. Iepirkums ir izsludināts, un tajā ir paredzēti 4 autobusi 20 vietām. Pašvaldības organizēti skolēnu pārvadājumi ir garants tam, ka lauku skolas un bērnu dārzi nepaliks tukši. Savukārt katram, pat vistālākajā nostūrī dzīvojošam bērnam būs nodrošināta iespēja bez maksas nokļūt izglītības iestādē.